Sveicināti! Visi šajā skaistajā skatuvē, dzirkstelē 2026. gadā Lampas sarunu festivālā. Mīļš jums paldies par to, ka esat atnākuši šajos 12:00. Iespējams, ka viena no pirmajām sarunām, uz ko esat atnākuši. Un esat atnākuši šeit paskatīties uz 6 skaistiem, jaukiem, labiem cilvēkiem, cerību pilniem. Un es ceru, ka arī jūs esat cerību pilni, ka šī saruna būs jums noderīga, atklāsmju pilna, jo šīs stundas laikā mēs tad mēģināsim atbildēt uz tādu jautājumu, kas tad īsti ir ar to cerību, vai tā ir, vai cerība mums ir muļķa mierinājums, vai cerība mirst pēdējā. Jeb šīs sarunas tā galvenā tēma - cerība kā stratēģija mūsu nenoteiktības laikā. Tieši no šī skata punkta mēs arī skatīsimies uz tādu tēmu, kā it kā tāda netverama lieta - cerība. Bet es ceru, ka jums katram šī, tāpat nav lieta, īpašība, spēja, prasme piemīt, un to tad mēs arī sākumā apskatīsim, kas tad ir īstenībā cerība. Jo mūsu laiks pilns ar ekonomisko, ģeopolitisko, tehnoloģisko, klimatisko nenoteiktību mums liek uzdot vispār tādus jautājumus par cerību, par nākotni un ar skatu nākotnē. Tāpēc mēs apskatīsim šo cerību gan no personiskā skata punkta, gan no organizācijas skata punkta, gan arī tāda struktūrālāka. Un mēs pētīsim arī atšķirības starp autentisku cerību vai pārdotu iedvesmu, un vai varbūt cerība mēdz mūs arī kaut kur kavēt pie mūsu darbiem. Tad šodien, šo stundu uz skatuves mēs pavadīsim ar, kā jau es minēju, ieskaitot mani, 6 jaukiem cilvēkiem, un sāksim ar Andreju Vasiljevu, kurš ir tehnoloģiju uzņēmuma Tilde līdzdibinātājs, dziļumspēku kopienas veidotājs, mentors, kontemplācijas skolotājs, un kā mentors un grupu vadītājs viņš ikdienā redz, ko tad nozīmē īstenībā radīt cerību no iekšpuses. Tā. Sāksim no tā gala. Tad Laima Buša. Laima Buša mums ir projekta Vesels birojas izveidotāja, darba aizsardzības speciālisti, un viņa ir arī šīs sarunas iniciatora. Viņa palīdz organizācijām veidot veselīgu darba vidi un apzinās, ka cerīgums darba vietā nav tāds papildinājums, bet gan pamata nosacījums ilgtspējīgai produktivitātei. Elīna Zelčāne mums pārstāvēs psiholoģijas pusi. Viņa ir psiholoģijas doktora, geštalta terapeita un arī lektore. Un viņas akadēmiskā klīniskā pieredze ļauj tad atbildēt konkrēti, kas cerīgumā notiek kognitīvi un kā to veidot apzināti. Viņa arī veidojusi dažādas pētījumus, varbūt ne tieši par cerību un cerīgumu, bet ar ļoti, ļoti saistītām reziliences tēmām. Erika Todjēra, valsts kancelējas cilvēku resursu politikas departamenta vadītāja, un Erika vada valsts pārvaldes cilvēku resursu politiku, tādu institūciju, kas nosaka darba apstākļus tūkstošiem cilvēku. Un tad, lūk, cerams, ka Erika varēs mums palīdzēt arī no tāda struktūrālāka un valdības puses pārstāvoša skata punkta. Linda Šedlere, Švenka Latvijas valdes locekle, cilvēku kapitāla administrācijas direktora un iniciatīvas Misija 0 autore un arī virzītāja. Un Linda strādā ar ļoti dažādu darbinieku grupu, no ražotnes strādniekiem līdz arī vadībai. Un it īpaši Misija 0 ir vērsta uz nulles nelaimes gadījumiem darbā, kam pamatā ir cerība, ka būs labi. Un es, Gatis Smidrovskis, šodien šo sarunu arī moderēšu. Esmu biedrības tēvi, valdes loceklis, ikdienā strādāju ar vīriešiem un pārsvarā tēviem un ģimenēm, kā arī uzņēmumiem palīdzu saprast vīriešu valodu un iztulkoju labbūtības tēmas vīriešu valodā. Radu cerību vīriešiem, ka arī viņiem var būt labi. Lūk, bet mīļie, pašā sākumā mums jau
laikam visiem, es skatos tiešām, ka arī visiem ir izdalīti arī tādi karodziņi. Arī mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem izdalīti karodziņi, tātad zaļš, oranžs. Un es tūlītās iedošu jums pāris tādus apgalvojumus. Mums no sākuma šie cilvēki nodemonstrēs, kā tas ir jādara, un pēc tam es lūkšu arī jūsu palīdzību. Pāris apgalvojumi. Tātad zaļš piekrītu, oranžais nē. Pirmais. Cerība nav tikai sajūta, tā ir prasme, ko var apgūt un attīstīt. Tur arī parādās ļoti labi. Interesanti. Neviens oranžais. Jā, paldies, vismaz kāds izceļās. Paldies par oranžo. No sirds. Organizācijās, kurās trūkst cerīguma, nevienmēr nav laba vadītāja. Bieži trūkst labas sistēmas. Ok, šeit te jau vairāk atšķirīgi. Tur tas pretstats parādās. Labi. Tāda tēma kā termins wishful thinking, jeb cerība, cerēšana bez rīcības. Tā bieži ir prokrastinācijas forma. Kā jums liekas? Wishful thinkings. Labi. Cilvēks, kurš ir zaudējis cerību, visbiežāk arī nav gatavs saņemt palīdzību. Aha, ejam jau dziļāk, un te jau dalās. Man tagad pat vairāk, varbūt arī auditorijai jautājums. Cik no jums pēdējo 6 mēnešu laikā ir jutuši, ka cerīgums darbā ir samazinājies? Piekrītu, tā tad ir samazinājies, un oranžais, ka nav samazinājies. Labi. Jā, bija tā grūtāk šito. Aha, es jau saprotu, tas nebija tik vienkārši. Cik no jums strādā organizācijā, kur cerīgums vai tāda cerības sajūta tiek apzināti attīstīta kā vērtība? Pēc tā mēs tā maz piedomājam, izņemot šie cilvēki, kuri tagad ir īpaši pēdējā mēneša laikā ļoti daudz ir domājuši par cerību. Labi, Mīši, paldies. Man liekas, mēs daudz maz esam apskatījuši, un man ir prieks, ka tie viedokļi arī dalās. Man ir prieks redzēt, ka ir iespējama diskusija starp arī atšķirīgiem viedokļiem. Bet šodien, sākot šo diskusiju, es gribētu šiem panelistiem sākt ar tādu jautājumu, vēlams īsi, bet galvenais no sirds. Kurā brīdī jūs profesionālajā vai personīgajā dzīvē šī cerība kaut ko izšķīra? Vai tiešām attīstot kādu projektu, darbu, izglītību, ģimenes jomu, jebkā citādāk? Kā jūs to kādu spēcīgu stāstu, kas jums droši vien pirmais tāds iešaujas prātā, par cerību? Ja man tajā brīdī nebūtu cerība, tad es šito neizvilktu. Sākam ar Andreju. Jā, es varbūt darba kontekstā 3 zīmīgi notikumi. 2008. gada finanšu krīze. Cits zīmīgs notikums - Covid sākums. Covid ierobežojumu palaišanu, blackout, tā saucamais, piedzīvoja tieši šeit Sēsīs, kur bija paredzēta konference, un tajā brīdī viņa klātienē tika atcelta, un viss bija jāpārorganizē. Un trešais ir 22. gada 24. februāris, Krievijas pilnmēroga iebrukums Ukrainā. Tur tu sajūti, ka tā cerība... Tur bija jāsajūt šīs iekšējās pretrunas un izmisums, nesapratne, nenoteiktība pret cerību. Liels paldies. Laima? Jā, es pilnīgi piekrītu par datumiem, bet man tāds nedaudz personiskāks stāsts, tā lai būtu arī no manas puses kaut kas varbūt tāds dziļāk personisks. Pirms gana daudz gadiem es kopā ar
vīru, tad vēl nebija vīrs, mēs izdomājām, jāizdara kaut kas traks, jāpārceļ uz Jaunzēlandi, kas ir principā otrā pasaules malā, un mēs neko daudz nezinājām par to. Un, tā cerības krīze sākās tad, kad mēs nevarējām nekādi atrast darbu. Un tanī laikā mēs jau kaut ko bijām sasnieguši, kaut kādus amatus izmēģinājuši, bet pilnīgi citādāk. Un tad, kad tev jau tā cerība ir iekļūst tajā zonā par tādu izdzīvošanu, jo tie Latvijas iekrātie līdzekļi beidzas gandrīz, tad es teiktu tādas 3 mazas lietas. Viens bija atcerēties, kāpēc mēs te vispār esam, ka tas mums ir svarīgi. Atcerēties arī kaut kādas pagātnes izaicinājumus, ka mēs visticamāk tiksim galā. Un tad arī par to, ka vienkārši jāskatās dažādi ceļi. Tas, kas Latvijā strādāja, tas tur iespējams nestrādā. Tā kā tādi varianti, alternatīvi. Un pēdējais, protams, arī atbalsts. Ja? Protams, viens otram, bet tad es atceros, mēs arī sākām meklēt citus latviešus Jaunzēlandē, lai būtu tāda kopības sajūta, ka mēs neejam cauri vieni šiem apstākļiem. Jā, man arī vairāk tas stāsts par cerību ir saistīts ar tādu manu personīgo dzīvi. Un tad, kad es studēju gan filozofiju, gan geštalterapiju, gan arī pēc tam psiholoģiju, man ļoti bieži bija tādi izaicinājumi, ka likās, es tūlīt pārtraukšu. Man ir par grūtu, man ir par smagu. Un tas, kas man deva cerību, ir citu cilvēku pieredzes stāsti, kas tam bija izgājuši cauri. Viņi teica, tici man, būs vēl 2 reizes, kad tev gribēsies pacelt balto karogu. Tici man, tu tam tiksi cauri. Tādā ziņā man liekas, ka ir forši, ka mēs dalāmies, un reizēm, kad mēs zaudējam individuāli to cerību, mums to iedod mūsu līdzgaitnieki, cilvēki, kas arī tai pašai pieredzē ir gājuši cauri. Un te nav nozīme, vai tā ir veselība, vai tā ir izglītība, vai kādi citi kreņķi vai izaicinājumi. Ir svarīgi, ka mēs par to runājam. Jā, es laikam turpināšu par to cerības zudumu, jo tieši no tā personīgā stāsta tā cerības zudums iedeva to spēku kaut ko mainīt. Jo bija tā situācija bija tāda, ka tu ilgstoši ceri, un tad vienā brīdī, kur tev ir pārmetuma, kritika un viss tas pārējais, tu aiztaistais durvis, un tajā brīdī, kad tas mirklis, kad tu aizver durvis, tu arī pazaudē šo cerību. Un kad tu ej uz priekšu un sāc uzdot šos jautājumus, kāpēc tas notika, kāda apstākļa vispārējais, un tad, protams, tu aiziet līdz tam jautājumā, kāpēc es varu mainīt savu dzīvi, es varu mainīt lietas, un tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu vari mainīt, tev rodās drosme, un ar drosmi es atgriezu savu cerību. Un no tā apzinātā brīža mana cerība ir iekšējais spēks, kas mani ikdienā virz uz priekšu, neatkarīgi no visiem sarežģījumiem, problēmām, izaicinājumiem, bet man ir mans iekšējais spēks, cerība. Daudz, kas izskanēja arī par datumiem. Es arī braucām ar kolēģiem uz Cēsīm, uz konferenci, un radio paziņoja, ka principā viss ir atcelts, bet mēs paēdām Cēsīs mierīgas vakariņas. Un braucām mājās nākamā rītā, jo Cēsīs viss vēl bija mierīgi. Griķi vēl bija un papīrs vēl bija un viss bija. Bet manā gadījumā tā cerība patiesībā ir daudzas reizes tiešām es esmu piedzīvojis tādu bezcerības sajūtu, dažreiz pat ļoti īpaši, kas tāpat laikā man ir devis lielu cerību. Manā gadījumā tas vienmēr saistījies ar dzīvības pārtraukšanos vai jaunas dzīvības sākšanos. Un piedzīvojot nāvi, tuvu cilvēku nāvi, bērna nāvi, tev liekas, ka tu izkrīti ārā un tev liekas, vai ir vērts. Un tad, kad tu piedzīvo jaunu dzīvību, tad tu saproti, ka viss ir tā vērts un cik vien tev pašam ir dots un cik tu pats esi gatavs, tik tu vari un dari. Dienu no dienas, un tas ir tas, kā es kustos priekš. Paldies jums. Man īpaši patika tāds tunelis, caur kur mums izveda arī Ērika. No sākuma mums pazuda cerība, tad radās drosme, un tad arī radās beidzot cerība, ka tas viss var tikt izveidots. Bet vai jūs varētu, droši vien šis tad būtu jautājums drīzāk Elīnai, kas tad īsti ir cerība? Vai tā ir
darbība, vai tā ir emocija, vai tā ir kaut kāda prasme. Varbūt tieši no cilvēka psiholoģijas puses, kas tas tāds ir un ko ar to vispār var darīt? Jā, nu, principā cerība ir diezgan sarežģīta definēt, jo viņa ir tāds tā kā daudzdimensionāls, jo no daudziem aspektiem apskatāms konstrukts, bet tas, kas tur ietilps, tur ir gan tā kognitīvā komponenta, proti, kādas ir manas domas, vai es laiku katastrofizēju, vai es laiku saku ārprāts, kā bija un būs slikti, vai man ir tāds, tā kā, kā angļu saka, tas pozitīvais mindsets. Tur ir arī tā afektīvā, vai es spēju izregulēties. Tajā brīdī, kad man iestājās grūtsirdība, jā, es sev pažēloju, es iekrītu uz brīdi tajā, nav jēga, nekas, un vai es spēju sevi kaut kā izcelt ārā, vai nu pats ar citu atbalstu, tad tur ir arī tā uzvedības komponente, kas nozīmē, ka kas ir tā rīcība, ko es esmu gatavs darīt. Ok, ja šis nestrādā, kā Laima teica, vai es esmu gatavs meklēt citus ceļus, cik es esmu adaptīvs. Un tur ir arī tā laika perspektīva klāt, vai es ieciklējos kaut kādā pagātnes pieredzē, vai spēju pavirzīt to fokusu uz nākotni. Un, protams, ļoti, ļoti liels aspekts arī šis te sociālais, kas ir konteksts, kurā es esmu, cik lielā mērā mani apkārtējie vai nu grauj to cerību, vai arī viņi mani paceļ un palīdz man meklēt tos resursus. Tāpēc es teiktu, ka tas sastāv no ļoti daudzām šķautnēm, kā tāds dimantiņš vai kā tāds lietu sarga jēdziens, kam apakšā ir vairākas lietas. Vai tad ir arī cilvēki, kuriem cerība vispārībā nepastāv? Varbūt, tādas jūs arī esat kaut kur redzējuši. Es nedomāju, ka viņa vispār nepastāv, bet viņa var pazust kaut kādos dzīves brīžos. Jo arī, ja mēs runājam psiholoģijā, teiksim, par depresijas diagnozi vai līdzīgiem stāvokļiem, tas ir tas brīdis, kad viņa tev ir ļoti, ļoti maziņa vai kādā brīdī šķiet, kad viņa pazūd. Bet es teiktu tā, ka tas ir drīzāk tāds posms šajā tunelī, ja, par ko mēs iepriekš runājām, kur tad tev reizēm vajag daudz vairāk palīdzību no ārpus, jo reizēm nevienmēr tev ir pašam tie spēki. Un tāpēc es saku, tā ir arī tāda kolektīva atbildība pajautāt, ieraudzīt, iedot to roku. Pirms varbūt mēs par to depresijas zudumu. Kā cerības zudumu vispār kopumā man ļoti interesē, vai jūs esat novērojuši arī varbūt savos kolēģos, varbūt par tiem brīžiem, kad mēs sevi pazaudējam to. Kā varbūt atpazīt šo cerīguma trūkumu sevī vispārībā? Un varbūt arī, varam padalīties par to, kā pamanīt kolēģi, ka viņam šis kaut kas tur trūkst. Droši. Erika. Tāpēc, ka man ir daudz kolēģu, tūkstošiem. Jā, patiesībā šis ir ļoti tāds savā veidā arī sāpīgs jautājums, jo tas cerības trūkums, es drīzāk varbūt teikt, ka tas cerības zudums ikdienu var skart jebkuru. Un bieži vien tā cerība zūd tajā brīdī, kad tādiem vairākiem aspektiem, un arī, ja tā kā cerība ir dimants, tad arī, protams, apstākļi mums arī ir dažādi, kas katru to šķautni ietekmē. Viens, ka tu redzi ar to cerību, ka tu gribi mainīt, tu vēlies to rīcību, bet tev nav tās iespējas kaut ko darīt un ietekmēt. Otrs ir, tu ietekmē, tu dari, bet tavu ieguldījumu nepamana, neredz, nepasaka pat par to vienkāršo paldies vārdu. Un tajā brīdī tā cerība arī, viņa pārtrūks, ka nav tas spēriens uz priekšu. Un tāpat arī, lai kā vadītāja loma ir milzīga tajā visā, jo arī vadītājs var celt un dot to ticību cerībai un arī var pilnīgi sagraut. Un mums, kā publiskai pārvaldē, ir vēl viens tāds būtisks elements, kā ārējā vide. To, kā tā sabiedrības kritika, tie komentāri un visas tās lietas, es neiešu dziļumā, bet tas arī reizēm ir tas, kas arī mūsu to darbu un to cerību, kad mēs vēlamies Latvijai, mēs darām darbu godprātīgi un ar mērķi, arī kādā brīdī tur mēs salūstam. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, tīpaši tiem vadītājiem un komandām, kur arī ir tas komanda, tas līdzcilvēks un kas, ko arī Elīna min. Un kad
mēs palīdzam nezaudēt to cerību tiem pārējiem, bet tieši dalīties ar to savu cerību un dot to ticību un iedot to ceļu, to pirmo soli, hei, nāc atpakaļ, iesim uz priekšu. Paldies. Jā, ja var papildināt, man liekas, ka ir tādi 3 fundamentāli elementi, varbūt ka vairāk no tā lietas sarga teorijas viedokļa, bet viens ir vērtības. Tās iekšējās vērtības, tas ir kaut kāds tāds fundamentāls pamats, kas palīdz noturēties visās dzīves vētrās. Un, ja to vērtību nav, vai ja viņas ir, ja tu pats sev viņas apšaubi, tad ir ļoti grūti. Bet otrs ir jēga. Jēga tam, ko tu dari, kā tu tās vērtības nes pasaulē, kā tu tās īsteno, kā tu izpaudies, kāda jēga ir tam, ko tu dari. Un tad, ja šī jēgas sajūta pazūd, un man liekas, ka gandrīz visi dzīvē kādā brīdī ir sajutuši to riebīgo sajūtu, ka tev liekas, ka tu pazaudē to dzinuli, to jēgu, kāpēc to tu dari, kam tas ir vajadzīgs. Un organizācija kontekstā to var ļoti labi just. Cilvēkiem zūd enerģija, zūd spīdums acīs, zūd vēlme risināt problēmas, bet tieši otrādi atrast iemeslus, lai kaut ko nedarītu. Tie signāli, ka nav jēgas, nav tās izpratnes par jēgu tam, ko tu dari. Un tad pati darbība ir ļoti svarīga. Ja? Jo tā cerība ir kaut kas tāds... Man ir grūti tādos teorētiskos terminos domāt vispār tā ikdienā, jo mēs par to cerību nedomājam. Bet ikdienā ir kaut kāds tas iekšējais virzošais spēks, ja, kad viss ir labi, tev ir tavas vērtības, tu zini, kam tas viss ir vajadzīgs, vai tu jūti, ka tas ir vajadzīgs, un tev ir vēlme darboties un to īstenot. Un ja kaut kas pazūd, tad ir bēdīgi. Un ja var vēl... Man ļoti spilgti iespiedās tā reize, kad noskatījos tieši 1000 gadu mijā Larsa von Triera filmu Melanholija. Varbūt esat redzējuši. Ļoti spilgts darbs, jā, un Nikola Kidmana un viss tur. Un tā galvenā varone, pēkšņi viņai ir kāzas, tur brīnišķīgs notikums, un viņu nekas vairs neaizskar. Viņa ir pilnīgi tā kā izdzisusi, viņa ir tā kā atslēgusies no dzīves. Un tas ir paradoks, kāpēc tā notiek. Un tas notiek, kā es to atšifrēju priekš sevis, ka tur tuvojās tā lielā katastrofa. Un tās lielās katastrofas priekšā tās mazās lietas, tā mazie ikdienas sīkumi kļūst bezjēdzīgi. Jēga paliek tikai pašām fundamentālākajām lielajām lietām. Un tas ir tas, ko tādos īstos kritiskos brīžos var sajust. Ja? Tajos, kur ir tā dzīvības un nāves robežšķirtne. Jā, paldies. Paldies, Andrej. Tas, ko es arī sagausīju, īpaši organizāciju kontekstā, liela nozīme ir vadītājiem, kas to jēgu var iedot un arī tad pārējiem parādīt, kur tad mēs virzāmies. Jo, es teiktu, ja mēs paskatāmies sev apkārt, jebkurš liels uzņēmums, jebkurš skaists sarunu festivāls ar zilu fonu un baltiem burtiem visdrīzāk ir radies tikai tāpēc, ka pamatā kādam bija cerība, kāda vīzija, jēga. Jā, jēgas sajūta, droši vien vīzija, ka es gribu šito uztaisīt, un tā cerība, ka jā, tas ir iespējams, un es to izdarīšu. Viens cilvēks var komandā 50 reizes vieglāk. Kāda tur ir tā vadītāja nozīme? Un cik daudz vispārībā vadītāji spēj izšķirt tieši šajā jēgas, varbūt, iedošanā? Jā, es tieši precīzi pirms pacēlu šo mikrofonu, klausoties jūs teiktajā, domāju, un bieži vien tas vadītājs ir tā persona, kurš pats varbūt tajā brīdī pat jūtās bezcerīgi, bet viņa pienākumos ir dot jēgpilnību savai komandai, lai viņi nezaudētu cerību. Un te ir liela, tas, ko es savā organizācijā pieredzēju, un arī citu vietu strādājot, kad vislielākā tāda visaugstākā pilotāža vadītāja darbā ir turpināt būt atklātam
arī par grūtajām tēmām un saukt lietas īstajos vārdos, vienlaikus dodot šo cerību un jēgu un sakot neko bez izpušķojumiem ir tā, un tāpat laikā dodot iespēju kopā darot, panākt kaut ko. Un tad ir tiešām cerība, ka tie cilvēki redzēs, ok, mēs tagad visi saprotam, ka viņš mūs nemāna, neved pa kaut kādiem malduguņiem, nemēģina iestāstīt kaut ko, kā nav. Mēs dzirdam, ka tā ir patiesība, tās ir grūtības, un viņš mums dod to cerību, ka mēs kopā strādājot varam kaut ko panākt, mainīt un izdarīt. Savukārt, ja vadītājs dod to wishful thinking, jā, gan jau būs labi, gan jau šī diena paies, un rītā būs savādāk. Tad rodās tāda padziļinās, man liekas, tā bezcerība. Un vadītāja, tas ir tas vadītāja, tur dubultu pūles jāpanāk, lai viņš tiešām varētu caur to grūtumu iedot arī to cerību un spēku pārējiem, pat ja viņš pats jūtās diezgan bezcerīgi. Un tad tas komandas, tas atgriezeniskā saite, tur parādīsies tā enerģija, un visticamāk, tajā brīdī arī tas vadītājs dabūs to enerģiju turpināt un sapratīs, kāpēc viņš to dara. Tā kaut kā. Jā, man arī gribās piebilst, ka tik tiešām, ja es domāju par tādu wishful thinking, vai tādu promociju, gan jau viss sanāks, būs labi, tad man šķiet, ka ļoti būtiski ir tas, ka cerība bez seguma, viņa varbūt strādā īstermiņā, ka mēs vienkārši samotivējamies, ja ir kaut kāds būtisks projekts, kaut kādas pārmaiņas, bet ja neseko tik tiešām rezultāti, ja mēs neredzam arī savu veidā tādu to gaismu tuneļa galā, ja, kad vienkārši tas no tā viena projekta mēs aizējam uz nākamo, mēs neredzam ne to jēgu. Dažkārt, ja viņi kaut kur pazūd ikdienas dažādajos projektos, uzdevumos, ka mēs neredzam, ka mums ir arī tāda paldies, tik tiešām tāda novērtējuma sajūta, jo tā arī iet roku rokā ar cerību un vēlmi turpināt. Un, ja vien tādu solīti atpakaļ pājam, man šķiet bija arī tas jautājums par to, kā tad es vispār varu saprast, ka tā cerība nav, tad tas, ko bieži, manuprāt, arī komandā mēs redzam, kad ir kaut kāda jauna iniciatīva, tad vadītājs vai kāds cits prezentē, un tad viss tā kā, ok, labi, trūks šīs iesaistes, vai ne? Tu jau redzi, ka, atkal, jā, vēl viena lieta, jā. Tā kā man šeit tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs aiz katra tāda solījuma cerība jauna projekta iedodam arī, jā, šo te jēgu atgriezkā saiti un dažkārt arī iespējams attelpu. Jā, jo, manuprāt, cerība var būt un strādāt, un šī enerģija un motivācija mums var būt tik ilgi, kamēr mums iekšā ir arī šīs te, baterijas, jā, kuras vienkārši vienā brīdī var nosaisties. Gan fiziski, gan psihoemocionāli, tāpēc cerība īstenībā kaut kur arī pārklājas ar izdegšanu. Te es arī sadzirdēju, jā, to teiksim, tādu aklo iedvesmošanu, tiešām tādu iedvesmas radīšanu, ka mums viss sanāks, mums izdosies, mums būs brīnišķīgi, un tādā ļoti pacelātā balsī mēs runājam, viss sāk smaidīt, mums tā kā hormoni sāk lēdāt, jā, mums sanāks, un beigās, nē, īstenībā tur nekāda plāna nav. Mēs vienkārši uz šo iedvesmu esam maukuši, un jā, uz kaut kādu šo cerības stariņu, bet tam droši vien ir vajadzīgs kaut kādi tiešām pragmatiski arī soļi izstrādāt, lai teiksim, mēs kaut ko panāktu, lai mēs kādu projektu izbīdītu, lai mēs tad beidzot to izglītību iegūtu. Tur mēs nevaram vienkārši sēdēt maliņā un cerēt, notiks, ka tur ir jābūt šīm praktiskajām darbībām. Te ir apakšā tās divas tēmas par to, ka cerība tiešām var būt arī vienkārši tāda prokrastinācijas lieta, lai es sajustos labāk pišķītiņi par šo neganto un nelāgo situāciju, kurā esmu nonācis, un ka to kaut kā var atrisināt. Es taču ceru, ka tur šito var atrisināt. Un tā otra tēma ir par viedokļu līderiem, vadītājiem. Sociālajos tīklos ļoti daudz ir influenceri, kur uzdevums ir vienkārši skaļi, pozitīvi runāt un iedvesmot, taču tur apakšā nav, tā gaļa vai ceļš tiešām, kā tad mēs šo visu panāksim. Man ļoti gribētos, ka mums ir iespēja pacelt abus divus šos temats, gan par to prokrastināciju, gan arī par šiem iedvesmas tirgoņiem.
Sāksim varbūt ar to prokrastinācijas pusi par to, ka cerība ir tāda forša patīkama sajūta, es teiktu. Tāda saulaina. Vārds cerība. Nu, tur jau uzreiz cerības stariņš parādās, vai ne? Bet kas tad tur ir apakšā? Psiholoģijā mēs reizēm runājam par tādu iekšējo un ārējo kontrolas lokus, un vārdu sakot, ir tā kā cilvēku grupa, kas vairāk paļaujās uz sevi, uz saviem resursiem, tad ir tie, kas gaida to laimes lāci. Nu, kā daļa no mums tagad gaida oktobrī, ja, kad mums ir tās vēlēšanas, nu, ko tad ievēlēs, kurš mūs izglābs. Un es gribētu teikt, ka tāda aktīva, bāzēta kaut kādos konkrētos resursos, konkrētos mērķos, darbībās cerība, tā ir tāda cerība, kur es saprotu, kas ir tas, ko es daru, kas ir tas, ko komanda dara, kas ir tas, kur man nav resursi, bet kur es varu meklēt. Un kaut arī tur ir šī aktivitāte, tas, protams, neizslēdz to, ka mēs spējam arī tolerēt zināmu daļu nenoteiktības. Es iedomājos vadītājs, kas nevar pateikt, skaidri virzamies tur, daram to, viņš var pateikt, mēs šobrīd darām labāko, nu, ko mēs redzam scenāriju, bet, protams, tajā ir kaut kāda daļa, uz ko es nevaru atbildēt. Un tā arī, man liekas, tāda mūsdienu 21. gadsimta cilvēka ļoti svarīga prasme spēt tolerēt to, ka es visu nezinu, es visu neredzu, un es ceļoju pa to dzīves upi, nezinot, kas būs aiz līkuma, bet darot labāko, ko es šobrīd varu, esot tajā upes līkumā, kur es esmu. Ja es varu nedaudz paturpināt, es arī veicu tādu cerības auditu, gatavojoties diskusijai. Un kā, kad es izmantoju vārdu cerība, pārsvarā tādās diezgan pasīvās situācijās. Piemēram, es ceru, ka tev sanāks. Ja? Nav tā, ka es tev palīdzēšu gatavoties, bet es ceru. Ja? Nu, tas tāds labs vēlējums. Es ceru, ka būs labi laikapstākļi. Tāpēc man šķiet šis ļoti spēcīgi, ko Elīna saka, nošķir to, ko vispār es varu ietekmēt un ko es nevaru ietekmēt. Ja? Un to, ko es varu ietekmēt, ja mēs paskatāmies tādu cerību, varbūt tādā ikdienišķu soļu, tādā formā ir tāda cerības teorija, tad tur ir tādi 3 galvenie nosacījumi, kā veidojas cerība. Pirmkārt, mums ir mērķis, ja mums ir skaidrs, zināms, ko tad mēs vispār gribam mainīt vai ko gribam sasniegt, jo, ja mēs īsti nezinām, tad, arī cerības tāda aktīva realizēšana ir grūta, vai ne? Un tad viens atkal ir par to, vai mēs, piemēram, komandā skaidri zinām, kas tad ir šie mūsu mērķi, prioritātes. Un otrs ir šie ceļi, kā tad mēs to sasniegsim. Un arī Elīna minēja, mēs vienmēr dažkārt nezinām, kā. Jā, tad tas ir spēt sadalīt šo ceļu dažādos posmos un dažkārt arī spēt navigēt. Ja mums nesanāca šādi, tad varbūt neiesprūst ilgstoši, nemeklēt vainīgos, bet mēģināt atrast to nākamo posmu, nākamo soli. Un pēdējais ir šī tāda enerģijas vai motivācijas puse par to, ka mēs veidojam gan personīgi, gan arī komandas ietveros tomēr tādu sajūtu, ka visticamāk mums sanāks. Ja? Visticamāk, ja mēs nevaram apsolīt, ka mums obligāti būs tieši šādi, bet mums ir tāda kopīga ticība saviem spēkiem, kas bieži vien veidojās arī no tādām pagātnes kaut mazajām uzvarām. Ko mums darīt? Kā iegūt, atgūt, kultivēt cerību? Cerību, ka mūsu skaistā zaļā planēta pēc 100 gadiem nenodegs vēl, un ka mūsu šī karstā vasara nepārvērstīsies par karsto pavasari, vasaru un rudeni, un ka mums būs tikai vasara un ziema. Kā iegūt, uzturēt un kultivēt šo cerību, ka līdz mums karš neatnāks? Vai arī, ka mēs viņu pārdzīvosim un ka mūsu bērniem viss būs labi. Kā iegūt, kultivēt to cerību, ka mākslīgais intelekts neatņems mums visiem intelektuālā darba darītājiem darbu un ka nepaliks tikai, celtnieki un santehniķi. Kā mūsos kultivēt šo? Jā. Es gribētu teikt, varbūt tas vārds kultivēšana ir tāds inženierisks, tehnisks process, bet atgriežoties pie tā, mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē, nenoteiktības pasaulē, un ir tik daudz šo kritisko faktoru. Ja? Daži runā par megakrīzi, ekoloģiskā krīze, sociālā krīze, personiskās krīzes, cilvēki
zaudē ticību sev, domā, ka mākslīgais intelekts viņus izspiedīs un tā tālāk. Un tas viss tādā murskulī un kompleksā, un tad var tiešām iestāties tā Larsa von Trīra melanholija, ka vai vispār ir jēga kaut ko darīt un kaut kur kustēties. Un manuprāt, mēs to varam saukt par cerību, bet tā ir tā pārliecība, ja man ir tās vērtības, un man ir svarīgi, ka mums ir zaļa planēta, droša vide, ka mums cilvēki neapkaro viens otru, un kad arī es varu sevi pilnveidot kā harmonisku personību, un man nav pārliecības, ka tas viss tā būs. Un es nezinu, kā tas būs. Un teiksim, tas šoks man kādreiz visu laiku likās, ka tā cilvēks attīstās pa grūtiem solīšiem, bet kaut kā uz priekšu, uz augšu. Ja? Bet mūsdienu apstākļos tu redzi, ka ir tik daudz faktoru, ka tev liekas, mēs tur krītam tieši otrādi atpakaļ kaut kādā bezdibenī. Bet kaut kāda iekšējā sajūta, ka man ir šīs vērtības un ir jēga kaut ko darīt, lai šīs vērtības īstenot. Un es nezinu, vai tās manas mazās darbības to pasauli mainīs un kāda viņa būs rītā, bet man ir pārliecība, ka ir vērts kaut ko darīt. Kaut vai to mazumiņu, ko es spēju darīt. Un uzņēmumu kontekstā kaut vai to mazumiņu, ko uzņēmums var darīt vai organizācija var darīt. Un tas dod to īsto cerību, ja? Caur darbību un caur jēgu. Es varu papildinot par to jēgu un cerību. Tas, kas vēl ir, ko es esmu atklājusi, kad tiešām strādā, ir būt godīgam un ieskatīties tajā realitātei. Un nestāstīt tur, ka būs gaismas vils vai kas. Bet jo mēs valsts pārvaldē ieviešam daudz dažādus nozīmīgus projektus, kas mainīs arī kopumā cilvēku resursu politiku un visu. Un, lai nav tā, ka tā ir tā lielā pretestība, bet caur to vērtību, caur to jēgu, kad es ticu tam, ko es daru, es dalos, un tad es arvien vairāk redzu, ka caur to godīgu, atvērtu attieksmi un iesaisti, vēl ir svarīgi iesaiste, tie cilvēki ir gatavi arī dot no sevis ticu, un mēs iedodam to cerību arī uz priekšu. Tāpēc ir svarīgi, ka no sevis, kā saka, tu mēģini arī pielipināt to cerību pārējiem, un tad jau tā cerība aizies un iet uz priekšu. Laikam jau viscerīgākie mūsu sabiedrībā ir tie, kas spēlē azartspēles, jo viņi katru dienu cer, ka viņi kaut ko vinnēs, bet tāda, ir jau runājam par to muļķu laimi. Un Latvijā, diemžēl, manuprāt, šeit CES ir brīnišķīga vieta, jo šeit ir šobrīd, tā kā visi domā, ko darīt, bet vai citviet Latvijā domā, jo visi iespējams tie, kas grib kaut ko darīt, ir šeit. Labi, tā, bet kā izsniegt tos, kas šeit nav? Tas ir liels izaicinājums, un tas, ko es organizācijā mums pat beidzās darbinieku pētījums, tieši jūnijā noslēdzās, un mums bija tāds jautājums atvērtais, kas jūs šobrīd visvairāk uztrauc. Un tieši šodien, braucot uz Cēsīm, pārlasītās atbildes, kas tur ir sniegti, tie komentāri, 63% pateikuši, ka viņus uztrauc ģeopolitiskā situācija, Krievija, droni un visu ap šo. Joprojām pēc 4,5 gadiem šis ir top 1. Nākamais, tas bija pētījums, mums bija maija beigas, jūnija sākums, tad bija 2 eiro degvielas cena. Tika minēts degvielas cenas. Ļoti daudzos gadījumos cilvēki saprot, ka viņiem ir kaut kur jādodās, viņiem jādzīvo dzīvi, viņiem jātiek galā ar finansēm. Un trešais, tie bija kaut kādi 63, tad tās finanšu lietas, tas bija apmēram 20%, un pēc tam bija manu tuvinieku veselība. Principā, tā vērtību skala cilvēkam ir ļoti tāda vienkārša. Drošība, veselība un sajūta, ka viss būs labi un ka man būs rītdiena. Tieši tik vienkārši. Un tas ir tas, par ko mēs ceram, ka mums tiks dota rītdiena. Tad, ja mēs no tās perspektīvas domājam, tad mums vajadzētu kultivēt to, kā padarīt rītdienu labāku nekā tā ir šodien. Un nevis skatīties, būvēt gaismas pils, vai mums būs Rail Baltica vai nē. Es ceru, ka būs, bet to mēs nezinām. Tas, ko es zinu, ka rītā ir iespēja pieņemt gudrus lēmumus par to pareizi, un ka mums katram ir iespēja kaut ko par to darīt.
Tātad, ko es darīšu rīt, lai Rail Baltica pēc 10 gadiem būtu? Piemēram, ja? Mēs šenkā kaut ko tur varam darīt, varbūt. Bet tīri tādās perspektīvās nevajag tur, tur plānot, ko es darīšu pēc 10 gadiem, ko es darīšu rīt. Kāds man solis būs, lai 10 gadi pienāktu, bet lai rītdien būtu labāk. Man liekas, tad ir daudz vieglāk apēst to ziloni pa gabaliņam. Nevajag tur cerēt, ka tev būs tie 200,000 laimes, jo kā jau tie, kas tur spēlē tās azartspēles, nevienam nenovēlu. Viņi saka, lai tu vinnētu, jānopērk biļete. Ja? Tieši tāpat, lai mēs kaut ko sasniegtu, mums ir kaut kas jādara. Jā, es arī vēl par pētījumiem. Te arī tika veikta aptauja, un šogad man studējošā veica tādu ļoti lielu mēroga pētījumu, kur bija vairāk tūkstoši respondenti iesaistīti jaunie pieaugušie, 18-25 gadi, un tika skatīta saistība, kas apmierinātību par dzīvi veicina šajā vecumposmā. Un vissvarīgākais prognostiskais faktors bija cerība. Nākamie divi bija veselība un labs miegs. Tā kā arī tāda primitīva, ja mēs tā piezemējamies, ja, lai es jūtos fiziski labi un lai man ir ticība, ka kaut kas sekos, varbūt, ja ne labāks, tad vismaz nesliktāks par to, kur es esmu šobrīd. Ja man ir fiziski labi un droši vien arī mentāli, jo miegs ietekmē abas divas šīs lietas, tad man būs spējas droši vien īstenot to, ko es vēlos un to, uz ko es ceru, un vispār kaut kādā veidā ietekmēt arī savu dzīvi. Vai ne? Starp citu, es tieši iedomājos, tas nav vai ne tieši sakrība. Tas tā nav tieši sakrība ar varbūt cerību, vai ne, bet kā tu mini, tas ir par to, ka mums būs spēks, mums ir tāda sava ilgtspēja. Es domāju tā, jo starp citu runājot par vērtībām, veselība laikam ir top pirmā vērtība, ko cilvēki nosauc par savu personīgo vērtību visur pasaulē, bet jautājums, vai mēs to veidojam kā deklaratīvu vērtību. Jā, mēs gribam, lai man būtu laba veselība, lai manai ģimenei būtu laba veselība, bet jautājums ir par to, ko mēs darām. Jā, vai tiešām mūsu šīs darbības vienmēr atspoguļo mūsu vērtības un to, kas mums ir svarīgi. Vai ne? Tā kā dažkārt tas vienkārši atkal atgriežas pie, kā jau mēs minējam, mazajiem solīšiem. Jā? Veidot to savu ilgtspēju ar labu miegu, rūpēm par vienkāršākām veselības, mentālās un fiziskās veselības jautājumiem, lai mēs pēc tam jau varētu tiešām gan piedzīvot, gan realizēt to, par ko mēs ceram. Vai ne? Jā, es varu vienkārši piebilst, kas notiek, ja šī cerība nav balstīta darbībā, tad mēs redzam līdzatkarīgas attiecības, kur, piemēram, viens no partneriem gaida, kad otrs beigs dzert un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir par tādu naivo cerību, kas ir vienkārši gan jau pieleks, vai ne? Mēs pārsvarā šodien runājam caur organizāciju prizmu, bet lielākajai daļai mūsu cilvēki ir arī tā personīgā dzīve un lietas, kas notiek mūsu ģimenēs. Un, skatoties tādu šķiršanās statistiku Latvijā, kur mēs arī esam pirmā vietā, pirmā, un mēs tur ļoti labi vispār figurējam, aptuveni puse no laulībām tiek šķirtas. Un man ir tā sajūta, ka droši vien ka tā cerība zūd, ka šis var strādāt. Un ka tur arī ir diezgan liela daļa no resursu, kaut kādas iekšējo resursu pārvaldības no tā, ka ir kaut kādi šie plāni, ka mēs taču mēģinājam, mēs darām, vai arī mēs tikai ceram, un ka nekas netiek darīts attiecību uzlabošanā, tur bērnu lietās vai kā citādāk, un ka tur zūd tas viss. Vai te jūs esat pamanījuši, ka tas kaut kā bišķiņi atšķirās tā organizācijās, cerības, nozīme un personīgajā dzīvē vai, teiksim, ģimenes dzīvē? Es varbūt teiktu, ka cerība, protams, arī ir svarīga, bet es teiktu tā, ka tur drīzāk vērtības sagrīļojās. Un tajā brīdī, kad sagrīļojās vērtības, tad jau sagrīļojās arī viss pārējais, jo tas ir cieši saistīts jēga, vērtības, varbūt vispār, kur es virzos, ja, lai tie ceļi aiziet, varbūt tas kaut kur pārāk apved ceļi, bet varbūt kāds cits vēl var nokomentēt. Jā. Man liekas, ka tur varbūt ir problēma ar to viens ar ilūzijām, un otrs, kāpēc ģimenes sabrūk. Mums ar nevēlēšanos mainīties un nevēlēšanos arī augt kā personībai, jo tas attiecību modelis, ģimenes modelis ir
brīnišķīgs instruments, grūts instruments, kas piespiež saskarties ar savām ēnas pusēm. Ar to, ko tu nevari pieņemt, vai kur tu esi iesīkstējis, vai kā tev jāadaptējas. Un tas ir jādara no abām pusēm. Un ja tu esi atvērts apzināties šīs savas izaugsmes vai nepilnības vai lietas, ar ko tev jātiek galā tiem tarakāniem, kas tev iekšā ir, nevis meklē otrā tos tarakānus. Ja, bet tas ir vieglāk. Tas ir vieglāk. Un tad tā ir tā tukšā cerības darbības. Ja tu vienkārši esi tādā laulībā un ceri, ka tā laulība tev atnesīs prieku, laimi, mīlestību, un tas būs tev tā dāvana, ko tu saņēmi par to, ka to gredzenu uzlika pirkstā. Ja? Bet īstenībā tev ir tādā laulība arī ir jāstrādā. Un tas pats ir tieši tas pats, kas ir ar organizāciju. Ja tā organizācija ir iestigusi un neko nedara un sastingusi, un mēs taču esam tik labi un mums viss būs labi, nebūs labi. Ja? Jā. Linda, tu tik daudz māju un piekrīt, es jūtu, ka tur daudz kas notiek. Jā, es absolūti, tas ir šausmīgi skan, bet es tiešām arī absolūti dalu šo viedokli, un manuprāt, ģimene tāds pats vien uzņēmums ir vienkārši tur nemaksā. Jo jāstrādā jau tikpat smagi. Vienkārši tur varbūt pat dažkārt tā šķiršanās tāpēc ir, ka diezgan viegli. Daudz jau arī saka, ka nešķiramies, tāpēc, ka mums tur kredīts vai vēl kaut ko, un tad tur ir kaut kādi citi apstākļi, kas tur kaut kā, un dažiem arī sanāk, ka viņi tur piestrādā pie tā un beigās dzīvo kopā un atkal ir labi. Ja? Tā man liekas, ka mēs esam pieraduši, ka no cita cilvēka ir viegli aiziet vienkārši. Un te ir liels jautājums, vai cilvēks ir vērtība. Atgriezies pie tā, kāpēc tu viņu izvēlējies. Un tad atkal, droši vien kādā brīdī tev bija cerības, ka tu ar viņu vari veidot to dzīvi, ka tu vari radīt kaut ko kopā, un uzņēmumā ir tieši tāpat. Un kurā brīdī mēs pazaudējam šo cerību? Jā, tās var būt vērtības, kuras mēs vairs nedalām, vai kaut kas ir mainījies. Varbūt, kad tas otrs cilvēks neiet tai virzienā, kur tu esi ieraudzījis to citu perspektīvu, tu gribētu, lai viņš nāk tev līdzi, bet viņš redz kaut ko citu. Un uzņēmumā jau var tāpat darbinieki aiziet. Bieži vien viņi saka, man te vairs īsti nekas nesaist, man kaut kas cits ir iepaticies un tam līdzīgi. Un tā arī droši vien laikam tāda unikāla lieta, kas cilvēkam ir dota, iespēja izvēlēties. Bet pie tā ir jāstrādā. Un tās mūsu izvēles bieži vien ir balstītas pirmajās sajūtās, nevis tādā saprātā. Un tas saprāts, to var trenēt. Kad tu esi kļūst saprātīgāks. Tev ir kaut kāda cēloņa seku sakarības veidojās, tev ir pieredze, un tā ir tā. Mēs diskutējam, mēs runājamies, mēs uzklausām, mēs aizdomājamies, un mūsos ir tas saprāts, kuru mēs varam pielietot. Ja saprāta nav, tad mums ir tikai tā muļķa laime, kas mums arī paliek. Tā. Kā lai es nopirkt to loterijas biļeti, vai ne? Mīļie, es gribu, lai arī jums tiek dota balss, un varbūt, ka šīs sarunas laikā jau ir radušies kaut kādi jautājumi, kaut kas tur kņūd, kaut kas notiek saistībā par cerību, un varbūt jums ir kaut kāds jautājums, ko jūs vēlaties pacelt, un ja ir tāda lieta, jums ir iespēja izmantot savus karodziņus, pacelt zaļo, tāds optimistiskāka krāsa, jo pirms tam es tur redzēju visu laiku oranžo, kā varam izmantot beidzot zaļo, un pie jums atskaries brīvprātīgie un iedos arī mikrofonu, lai varat visiem pastāstīt, kur mums jau ir pirmais jautājums studijā. Jā, man laikam bija vienīgais oranžais karodziņš par cerību, kā iemācām prasmi. Es esmu cerīgs cilvēks, bet kā to var iemācīties? Varbūt, teiksim tā, iemācāma prasme, tas varbūt tā skan tā ļoti konkrēti, bet es teiktu attīstāms resurss, es tā viņu pārdefinētu. Kā to var attīstīt? Viena lieta, ka mēs mācāmies drusciņi pa dzīvi vadīt savu prātu, jo bieži vien mums ir tendence ieciklēties uz negatīvo. Un tad, teiksim, rakstot dienas grāmatu, mācoties revidēt savas domas, ejot, terapijā vai grupās vai darbā ar sevi. Tas ir, viens veids, kā mēs strādājam ar darbu. Otrs ir
mēs varam iemācīties lūgt atbalstu brīžos, kad mums trūkst resursu. Tas ir arī kaut kas, kam tu pārkāp pāri. Tev sākumā liekas, kuram tas interesē, kam to vajag. Tas arī ir kaut kas, ko mēs mācāmies. Vēl tas, ko mēs mācāmies dalīties ar pieredzi un iziet no tā sava individuālisma un drusku veidot tādus kolektīvākus, veidojumus. Vienalga, kas tas ir. Vai tās ir reliģiskas organizācijas, vai, cilvēki nāk korī dziedāt vai kaut ko. Un gan jau te varētu paturpināt to sarakstu, bet, vārdu sakot, mēs mācāmies darīt drusku citādi, nekā mēs esam ieraduši, un kaut kādā brīdī tā cerība, viņa rodas, viņa dzimst. Es vēl pavisam īsi. Man tikko kolēģi stāstīja, viņi atgriezās pat no Somijas, brīnišķīgā braucienā pa Somijas nekurienu. Kā jūs zinat, jau kuro 9. gadu, manuprāt, Somija ir laimīgākā nācija pasaulē. Un tātad viņiem droši vien ir daudz cerību, ja viņi ir laimīgi. Un viņa teica tā, viņas novērojams. Puika gāja pirkt saldējumu, viņa saka, mammu, te ir tik forši cilvēki. Un viss, ko saldējumu pārdevēja darīja, bija vienkārši smaidīja. Viņš saka, kāpēc mums Latvijā tāda cilvēka nav? Un jūs zināt, Latvijā, kā tev iet? Normāli. Ja? Atliek sākt vairāk smaidīt, droši vien arī, kaut arī ir grūti pasmaidīt, un lai tas cilvēks atcerās tev. Kaut kā mums jāmācās vairāk būt cits citam. Lielas paldies. Tas ir par cerības radīšanu arī citiem, vai ne? Ļoti labi. Tā. Jā, Andrej. Ja var vēl piebilst, ko vēl var darīt, ir apzināti pamainīt savu fokusu. Es teikšu, kopumā tas stāsts varētu būt par uzticēšanos dzīvei. Ja? Mums ir divas iespējas. Mēs varam pretoties dzīvei tam, kas notiek, un tad tas ir grūti, jo dzīve nevar izmainīt tos lielos notikumus. Vai tu vari kaut ko darīt, bet ir lietas, ko tu nevar izmainīt. Un tās vienkārši pieņemt. Uzticēties tai dzīvei. Un tā ir cerība, ka tā dzīve tomēr beigās kaut kādā veidā ar tavu iesaisti dos to pamatu tai cerībai. Un kā to pārbaudīt? Viena konkrēta prakse, ko var, vakarā padomā. Kas man labs šodien ir noticis? Kas labs ir noticis? Ja? Kāds uzsmaidīja? Es kaut ko labi izdarīju. Ja? Es varbūt izgulējos beidzot. Katru dienu ir kaut kas vismaz, kas ir bijis labs. Un ir vērts par to vakarā padomāt, sajust to. Es arī balsoju par šo vispār visiem ieteikumiem, bet man daudzus gadus pie gultas bija pateicības tāds trauciņš, kur mēs uzrakstījām, par ko mēs šodien esam pateicīgi. Un tas palīdz arī samanīt ikdienā, pat ja tā diena bijusi drančīga. Ja? Vienmēr kaut kas labs ir. Un kaut kā ikdienā tas pat pāriet tādā nedaudz kā prāta stāvoklī, ka tu sāc meklēt tās pozitīvās lietas un bieži vien iespējas. Tur, kur dažkārt šķiet, tur tikai šķēršļi vien ir. Šī prakse īstenībā ir arī zinātniski pierādīta. Elīna jau pieminēja tādu apmierinātību ar dzīvi, tāds faktors, ko mēra, un šīs pateicības prakses. Ja mēs reizi dienā, vai no rīta vai vakarā, to visu tiešām praktizējam un katru dienu, un tas tāds pamazam blociņam krājas. It īpaši tajās dienās, kad tu jūties slikti, vienmēr var atrast 3 lietas, par ko tu esi pateicīgs, un iesaku to arī bērniem jau bērnībā barot iekšā. Nākamais jautājums? Jā, es gribēju pajautāt, tātad, cilvēkam, kurš nav bijis šeit, nav šo visu dzirdējis, nav tik apzināts par savām sajūtām, kā mēs kā līdzcilvēki, varbūt gan organizācijās, gan arī privātajā pasaulē, varam principā ļoti tā tehniski palīdzēt cilvēkam, kurš ir pilnīgi zaudējis cerību, netic, ka var kaut kas labs notikt. Tieši kādus soļus mēs varam spērt, lai viņam tiešām šeit un tagad palīdzētu? Es vienkārši iesāku. Man pirmā refleksija ir, atkal runājot par vērtībām, palīdzēt tam cilvēkam sajust, ka pirmkārt viņš pats ir vērtība. Un caur to viņam tas var iedot cerību. Un kā to var izdarīt? Viņu uzklausot. Viņā tiešām uzklausot viņu, būt klāt ar viņu. Lai viņš sajūt, ka tu viņu redzi, tu viņu jūti, un līdz ar to viņš sajūtīs, ka viņš ir vērtīgs. Un tas iedos kaut kādu pamatu tai cerībai.
Man varbūt vieglāk pateikt, ko nedarīt. Nevajag teikt tādas frāzes, turies, saņemies, būs jau labi, nav jau tik slikti, citiem ir sliktāk, jo tas ir tas, kas galīgi nepalīdz. Arī kaut kāda mācīšana, lielā padomdošana, bet arī, kā Andrejs teica, būt līdzās, būt klāt un palīdzēt varbūt kopā ieraudzīt to pussolīti, ko tu vari spērt. Kaut vai sākumā uzvilkt kurpes, aiziet kopā, iedzert kafiju. Tam nav jābūt uzreiz kaut kam lielam. Ja? Ieraudzīt jēgu, kaut kādu vērtību šajā dienā, šajā pēcpusdienā un vienkārši būt blakus tajā. Starp citu, darba vidē man tas šķiet atkal, diemžēl, vadītāja lauciņā, jo vadītājiem tā profesija nāk komplektā ar tik daudz lielu atbildību un arī īstenībā pašrefleksiju un vienmēr augšanu un spēju gan saprast sevi, gan arī apkārtējos, kā Elīna saka, laikam, dažkārt tomēr jābūt nedaudz psihologam, ja? Pat ja tu neesi psihologs. Bet tas, ko vienkārši es darba vidē esmu daudz reizes saskārusies ar tādām situācijām un sadzirdējusi, kad cilvēkam sāk zust cerība, ja viņš tā kā cenšas kaut kādus signālus, teiksim, raidīt, ja kā nu viņš māk. Un vienā brīdī vai nu tas ir atlūgums, ja, vai tā ir, nezinu, tur slimības lapa, bet kas ir pietrūkusi tik tiešām tāda vienkārša cilvēcīga komunikācija. Un pārsvarā, protams, tas ir vadītājs, bet tie var būt arī kolēģi. Vienkārši iečakoties, ja, kā tev iet, tā pa īstam. Varbūt pie kādas neformālākas, nezinu, kafijas tases parunāties, lai nav tā, ka it kā taču viss bija kārtībā, tu tak strādāji, un kas notikās, ja? Un izrādās vienkārši ir bijis tāds ļoti liels komunikatīvs pārāvums, ja? Kad vienam šķiet, viss taču ir kārtībā, nekāda sarkanie karogi milzīgi nav, bet īstenībā ir gan, tikai nav pamanīti. Man neliels komentārs par šo. Šis tiešām ir ļoti jāpiedomā organizācijām līdzīgām kā mums. Kamdēļ? Tamdēļ, kā tādās inženieru tehniskās organizācijās ļoti daudz, un tur nekā personīgi, bet vienkārši strādā tāds tipāžs cilvēku, kuri vairāk mīl tehniku nekā cilvēkus. Un iemācīt mīlēt cilvēku ir sarežģīti, jo vairāk, ja vadītājs ir attīstījies no cilvēka, kas ir mīlējis tikai tehniku. Tāpēc tur ir vajadzīga ļoti tāda pārdomāta arī rīcība, kā šim vadītājam palīdzēt saprast, būt klātesošam, būt sajustam, būt redzamam, spēt uzklausīt un tam līdzīgi. Un visiem tas nav dabiski dots, un to noteikti ir jāņem vērā. Tāpēc ir vajadzīgi arī kādi, kas šo procesu ievieš kā normālu praksi, palīdz tiem vadītājiem tur kaut nedaudz, bet iejusties un būt. Un neaizmirst par pašiem vadītājiem, jo, ja viņi ir uzklausījuši 100 citus, tad kādam ir jāuzklausa arī viņus beigās. Jo savādāk tie vadītāji arī var palikt ļoti bezcerīgi. Viņš, paldies. Vai bija vēl kāds jautājums? Jā, pēdējo droši vien šodien. Jā, labdien visiem. Man būs tāds smags, varbūt par cerību. Jūs komentārs par to, ko darīt tad, kad tu fiziski zini, ka tev cerības vairs nav. Nav, viņa mirusi. Man pirms 2 nedēļām aizgāja mamma ar onkoloģiju, un tad, kad tu saproti, vienkārši tu vari cerēt, tu vari lūgt, tu vari ticēt, bet tu zini fiziski, medicīniski, ka cerības vairs nav. Un kas notiek tajā brīdī? Vai tā kā jūs minējāt, jā, ka dzīve iet savu gaitu, un, protams, ka viss nenotiek tā, kā es gribu, vai tā ir pieņemšana tajā mirklī, ka tā cerība ir mirusi, vai tas ir meklēt nākamo cerību, kad varbūt vēl būs 2 dienas, varbūt vēl būs mēnesis. Vai tā ir cerība, ka nesāpēs tam cilvēkam, kurš aiziet, ka tas būs viegli. Un, jā, vai arī ko pateikt tam cilvēkam, kurš saka, zini, man nav vairs cerība. Viss. Tā kā jūs teicāt, ne jau turies, viss būs labi, un tajā brīdī, ka tev nav vārdu. Ne sev, ne tam otram. Tā. Mīļš, paldies par šādu jautājumu. Jā, tie ir tie eksistenciālie brīži. Un, es teiktu, tā ir tādos
grūtos brīžos kaut kāda padoma arī nepalīdz, bet varbūt uzrunā kaut kas. Ir smagi, bet paraudzīties tai patiesībai acīs, ja? Respektīvi. Un tā pieņemšana jau šādos brīžos nenāk uzreiz, tas ir process, ja? Un ļaut tām emocijām un ļaut visam, kas sevi ir, būt gan tai pretestībai, gan visām niknumam, sārām, visam, ja? Bet ko var dot otram cilvēkam, ir būt ar viņu līdzās un ļaut atkal. Man liekas, ka tad ir ļoti svarīgi, ka tu esi ar viņu līdzās, tas ir tas atbalsts, un kad palīdzēt sajust, ka tai nodzīvotai dzīvē bija vērtība. Tas cilvēks ir vērtība, viņa dzīvē bija vērtība, lai ar šo sajūtu, ar tādu palīdzēt aiziet ar piepildītas dzīves sajūtu. Un ar to mīlestību, ko mēs varam dot otram. Jā, es arī piekrītu Andrejam, ka svarīgākais laikam tajā brīdī ir tā klātbūtne. Reizēm pat varbūt nevajag vārdus, paturēt roku, būt blakus, apskaut. Un, ja mēs runājam par tādiem vārdiem, varbūt tas ir tas, ka es redzu, ka tev ir grūti, es esmu tev blakus. Vienkārši tā kā parafrāzē to, ko tu redzi, ko tu dzirdi, un būt tādam lieciniekam blakus tā cilvēka dzīvē, pilnībā piekrīt, ka bieži vien tajos pēdējos brīžos cilvēkiem gribas kaut kā runāt vēl par sevi un vienkārši klausīties, būt līdzās un dot to sajūtu, ka es esmu te ar tevi. Bet tie ir brīži, kuri, jā, viņi ir tādi, kuros tā cerība zūd. Un ja mums vienmēr būtu atbilde, ko mēs varam darīt, lai mēs viņu vienmēr saglabātu, tad mums nebūtu dzīvē šo te sēru un šo smago brīžu, bet, diemžēl, viņi tādi ir. Paldies par jautājumu. Paldies par šādām arī atbildēm. Mīļie, uz ceļa kāja. No katra lūdzu kādu cerību stariņu. Kādus vārdus jūs vēlētos dot cilvēkiem, kuri manas cerības apstiprinājās, un viņi tiešām palika visu šo stundu un mums arī noklausījušies. Ko jūs vēlēties viņam iedot un kādu cerības saujiņu iedot tālāk šodienā un tālākajā varbūt arī dzīvē? Mikrofonu nedrīkst aizmirst. Mans cerības stariņš ir, iedomājieties, tāds pīrāgs, un tas ir no laimes pētījumiem. Apmēram vairāk nekā puse, pat iespējams no tā ir mūsu ģenētika, kaut kāda mūsu pagātne, bērnība, ko mēs nevaram izmainīt. Un tad tur tāda daļa ir ar notikumiem, kas ir ārēji, bieži vien arī ļoti eksistenciāli, sarežģīti. Bet tad ir tāds gana liels šī pīrāga gabals, kas saucās: tu šo vari mainīt pats ar savām domām, kam tu pieķeries, kas ir tevs arī atbalsta loks ar saviem resursiem, iekšējiem, psiholoģiskiem, arī fiziskajiem, ko tu vari veidot. Tad ik pa laikam uztaisīt nelielu auditu, kā mēs sev varam palīdzēt tiešām justies labāk, lai mēs arī apkārtējiem varam to cerību dot tālāk. Jā, es no sevis varētu piebilst, vairot mīlestību tur, kur tu esi savā mikrovidē, ģimenē, darba vietā, kaut kur. Vienkārši iet un nest labāko, ko tu vari, gan pašam pret sevi, gan pret apkārtējiem. Tā vienkārši mīlestība būtu man atbilde. Ja mēs turpinām par mīlestību, tad, man liekas, vissvarīgākais, ko mēs nedrīkstam ikdienā pazaudēt, ir cilvēciskumu. Jo tas cilvēciskums ir arī tas cerības darbs, tad mēs sadzirdam, tad mēs ieklausāmies, mēs jūtam līdzi. Un tas arī ir mans princips, lai kur es ietu, es vienmēr lieku priekšā to cilvēciskumu, ar jebkuru cilvēku ar komunicējot, un tad es arī varu dot tālāk arī no sevis. Tāpēc, jā, cilvēciskumu saglabājam jebkurā situācijā. Tagad ir moderni runāt par mākslīgo intelektu. Mēs vienreiz pieminējām sarunas sākumā, un es pieminēšu vēlreiz. Viņš neatņems mums darbu, viņš nevar mums atņemt cerību. Tieši tā ir tā īpašā lieta, kas mums ir, kad jēgpilnību darbam rada cilvēks.
ar savām vērtībām, ar to, kas viņam rūp. Un jo vairāk mēs domāsim par to, kas mums rūp, kas rūp mums, domājot par nākamo paudzi, jo vairāk mēs pārliecināsimies, ka mēs esam šeit uz palikšanu un pārējais var mums palīdzēt. Un tā man ir liela cerība, ka mēs esam tie, kas maina pasauli, nevis kaut kas cits. Jā, un atkal, cerība no vienas puses tā ir izvēle, ar kādu sajūtu dzīvot, un arī paļaušanās, ka ir pasaulē tomēr tāds spēks, ja, tāds milzīgs spēks, ar ko var brīnum lietas izdarīt. Un šis spēks nepiemīt mākslīgajam intelektam. Un to spēku nevar ielikt arī jaudīgākajos, ļaunākajos dronos vai kur citur. Un tas ir tas, ko Elīna teica, tā ir mīlestība. Un tas ir tas, ko mēs varam vairot sevi un citos katru dienu. Šovakar iešu gulēt, un es sev pateikšu, ka es esmu ļoti pateicīgs par jūsu pieredzi, par jūsu zināšanām un par jūsu cilvēcību. Es domāju, mēs visi varam veltīt arī aplausus šīs dienas paneļa diskusijas dalībniekiem. Un es no sevis droši vien noslēgšu ar tādiem spārnotiem vārdiem, kā mīļie, negaidiet cerību, radiet cerību sev un citiem. Paldies, ka jūs bijāt ar mums!